Jūs noteikti esat dzirdējuši par situācijām, kad viens bērniņš ir pavisam mazs, un mēs gaidām jau nākamo mazuli. Taču pirmo bērniņu mēs barojam ar savu pieniņu. Un izrādās, tur nav tik vienkārši. Par to mēs arī parunāsim, kā tas ir. Vai patiesi drīkstam turpināt dzīdīt savu bērniņu, ja esam atkal gaidībās. Dabiska mazuļa attīstība piedāvā HIP. Kāds bija sajūts, kad tu zināji, ka tev būs vēl viens mazulīts? Satraukums. Dēta viņai vēl nav pat gads. Un sapratām to, ka tā būs maza gada starpības starp pirmo un otro bērniņu. Kad būs grūti, to nenoliedzam jau uzreiz tagad. Jūs jau zinat, ja, ka tā varētu būt, ja? Labi. Bet, patīkams satraukums. Cik Dārtai bija mēneši, kad jūs uzzinājāt, ka hops, jums būs vēl viens? Dārtai bija nepilni 10 mēnesīši. Fizioloģiski tas īstenībā ir ļoti smagi un ļoti grūti, jo tomēr mums ķermenis ir paredzēts, ka tos 9-10 mēnešus mums ir tādas iekrātās rezerves, kuras tad mēs arī pakāpeniski patērējam. Līdz ar to ķermenis arī automātiski zina, ka pēc grūtniecības seko zīdīšanas posms, kur atkal aptuveni gadu pusotru mēs sevi patērējam. Nav jau tā, ka mēs kaut ko baigi daudz arī gūtu atpakaļ tā kā vietā. Ja uzreiz ir otrs bēbijs, tad, protams, ka tur mums ir jāskatās ļoti daudz uz sabalansētu uzturu, ļoti daudz jāskatās uz tādu dzīvesveidu, kurā var atpūsties un izgulēties, kas ir ļoti grūti, ja tev ir vēl viens maziņš bēbīts jau mājās piedzimis. Un ķermenim tā ir diezgan liela noslodze, pēc kuras vajadzētu tā diezgan lielu atelpu pēc tam tomēr iegūt, lai tad sieviete varētu nedaudz tā kā tīri arī fiziski un emocionāli atgūties. Kāds jums ir bijis šis laiks, kopš Dārta piedzima, tagad jau viņai drīz būs gadiņš? Es gribētu teikt, ka Dārta ir ļoti saudzīga pret mums, un viņa gan ļauj mums naktīs gulēt. Nav tā, ka ļoti bļaustās. Viņa ir nepacietīgi brīžam, bet, teikt, ka saudzīga pret mums. Pastāstīja, Dārta, tev ir bijis krūts bērniņš, tu vienmēr esi viņu pati zīdījis? Jā. Ja? Pirms tam jau mēs gājām uz to, ka mēs ēdam tikai uz nakti, pirms gulētiešanas. Kaut kā, laikam, Jūzdama atradinājusi jau biju viņas. Un tagad uzzinot, tad mēs pārgājām uz maisījumu. Doktori ieteica vienkārši, lai neradītu komplikācijas kaut kādas, kā spontānu abortu, tad ieteica pārtraukt barot. Tad tā bija vienkārši sanāca viņas atradināt. Ir mammas, kas labprāt zīd bērniņu un baro, un ja ar grūtniecību viss ir kārtībā, nav grūtniecības pārtraukšanās draudi, tad droši sieviete to drīkst darīt līdz pat bērniņu piedzimšanai. Un man ir pat mammas, kas piedzimdē bēbīti un tālāk baro tandēmā abus bērniņus vēl turpina pēc dzemdībām. Savukārt ir sievietes, kam tīri ķermeniski ir tā, kad paliek stāvoklī atkal ar jaunu bēbīti, tas iepriekšējais bēbīts pats atsakās. Un man ir bijušas mammas, kuras tikai tad uzzina, ka viņas ir grūtnieces īstenībā, tad, kad bērniņš ir atteicies no krūts, viņas nevar saprast, kāpēc uztais grūtniecības testu un saprot rekā. Un tad ir tas posms arī, kad tomēr ir kaut kāda grūtniecības pārtraukšanās draudi, jo tad, kad mēs stimulējam krūšu galus, mums izdalās oksitocīns, kas atkal sarauj dzemdi, un tad var tonus palielināties un varbūt dažādi draudi grūtniecībai, tad gan mēs iesakam tomēr, ka vajadzētu varbūt tam bērniņam tomēr lietot kādu papildus maisījumu. Šajā posmā ieteikt skatīties varbūt kādus tomēr maisījumu veidus, kas ir pēc iespējas pielīdzinātāk mammas pienam, kur tomēr ir gan vitamīni, minerālvielas un viss nepieciešamais. Dārta arī iepriekš zināja, kas ir pudelīte? Nebija grūtības ar to, ka tev Nē, pudelīti viņa pazina, jo mēs viņai devām gan ūdentiņu, gan suliņu padzerties no pudelītes, tējiņu padzerties, tad viņa zināja, kas ir pudelīte. Ir gan, protams, sievietes, kas saka, ka viņām tas piens ir samazinājies, un ir sievietes, kas saka, ka tiešām viņš ir pazudis, bet šeit vairāk domāju, tās ir emocionālās lietas, jo mēs tomēr visu zīdīšanu saliekam kopā ar mūsu emocijām, ar hormoniem, un tad, ja mēs pašas saprotam, ka šis nav priekš manis labi īsti, tad mēs to pieniņu arī tādā veidā arī samazinām, kamēr viņš beidzās pavisam. Un, lai cik tas interesanti neliktos, bet tad, kad mēs pašas vēlamies šo zīdīšanu pārtraukt, ka mēs sakam stopu un pietiek, tad emocionāli mēs tam esam gatavas. Bet ja mums to pasaka kāds no malas vai, piemēram, pats bērniņš atsakās, tad sievietei tas ir tāds neliels sēru posms, kurai viņai jāmēģina iziet tam cauri, nedaudz pasērot, paraudāt, ka kā tā zīdīšana ir beigusies un noslēgusies, un ka sieviete ir iedevusi tam bēbītim tik, cik tas uz šo brīdi ir bijis iespējams.